Es pats personīgi gribu ieteikt dzelzs atsvars, un man te šitais iemet iekšā ir. Un es visādas bleķis te tagad atrodu. Šeit ir sākušies visādi atsvari. Grami 200. Es pats personīgi gribu ieteikt dzelzs atsvars, jo tie svina atsvari nav tik ekoloģiski, jo tie svina atsvari kādreiz pazūd, un tā zivs seindējas ar svinu, un tad tā zivs nav vairs tik garšīgas. Re, kāda man malka iekurina ar šitādiem bleķiem iekšā. Es strādāju pa kurinātāju, un man te šitais iemet iekšā ir. Un te ir visāds skrūvs šitāds. Man, kad ienu no maiņa, man tā krāsnes ir jātīra. Un es visādas bleķis te tagad atrodu. Re, kādi bleķi tur visādi ir, gan no durvīm, gan no mēbelēm. Faktiski tur tie bleķi ir izdeguši, un viņiem nav nekāda vērtība. Bet par atsvariem viņi der. Jo viņi ir tikai 2 reizes vieglāki par svinu. Šitais ir vislielākais magnēts un ir arī visstiprākais. Šitā var atrast visādus sīkumus, nagliņas un skrūvītes. Šitā ar katru var būt. Šitas ir domāts visādas mēbeļu skrūvis. Pašas mazākās skrūves mēbeļu domātas ir dzigiem. Un paši mazākās skrūves pavisam varbūt ziemas makšķerītē, pludī makšķerītē. Šitien ir rekāds dzelzs asvars sanācis, kuru var izmantot par barotavu. Un šitās reņģis. Un svarīgi ir, ka tas atsvars, ka viņi iemet ūdenī, viņš ieķerās ar to aizmuguri smiltīs vai gruntī, jo tā straumi aiz auklas to atsvars sagriež, un tas atsvars vairs neripo. Un tas svarīgi tāpēc, kad tos dzelzs atsvars nevar ņemt par daudz lielus, jo ļoti liela atsvari baida zivis. Un šeit ir šitāda atsveri. Der uz gruntsmakšķeri. Šeit ir sākušies visādi atsvari.
visādi rezerves atseri. Šitais domāts dziks. Te var redzēt, kā viņš ir piesiets. Šeit ir laikam bišķi labāk atsvari. Kā šeit piesiets, uzminiet. Es tā šņūras pie atsvariem iztaisīju tāpēc, kad var ātri nomainīt atsvars. Un liekot ar metodu cilpā tas atsvars klāt. Otrs iemesls, ja makšē kaut kur gliemežnīcās, tad tā šņūre sargā pamatauklu, jo pat pīta auklā neko daudz neuzlabo situāciju. Grami 200.